esmu Naģa. Un esmu Nikita. Un šis ir mūsu motu stāsts. Pirmo reizi ar motu sastapos, kad Nikita 4 gadus atpakaļ atnāca uz mājām un sāka stāstīt par motu nodarbību. Viņš bija tik enerģisks un tik pacelātā noskaņojumā, ka es uzreiz sāku vairāk prašņāt, kas tā par nodarbību. Un viņš sīkumos man visu to pāris stundas, man liekas, toreiz bija ap 2 stundām tā pirmā nodarbība, sāka visu stāstīt. Un es interesējos un atradu motu mājaslapu. Pēc motu nodarbībās Nikita palika drosmīgāks. Viņš sāka piedalīties dažādos konkursos, dažādās aktivitātēs, pasākumos kā vadītājs tai skaitā. Viņš iestājās pašpārvaldē. Tātad palika drosmīgāks, aktīvāks, pozitīvi noskaņotāks, sāka palīdzēt klases biedriem vairāk. Es kļuvu par motu treneri uzreiz tajā pašā gadā, kad Nikitam sākās 7. klasē motu nodarbības. Mani iedvesmoja mans dēls, jo viņš bija uzreiz, kad es viņu paklausījos, stundu viņš runāja no vietas, stāstīja, kā notika tā nodarbība, par pasniedzēju stāstīja. Viņš bija tas, kurš pateica, mama, tu to arī vari. Tev patīk runāt, daudz runāt, un tu esi tāda attraktīva, pozitīvs cilvēks, tā kā vari pamēģināt. Mans ceļš motu programmā sācies 7. klasē, manā pirmajā nodarbībā, kuru vadīja visburvīgākā trenere Rita. Un jau tad, manuprāt, es biju tāds aktīvs un biju interesēts piedalīties visās aktivitātēs. Es izvēlējos kļūt par jauno motivātoru, jo vēlējos pārkāpt pāri savām uzstāšanās bailēm un vēlējos pārbaudīt sevi, uz ko es esmu tiešām spējīgs. Spilgtākais, ko es atceros, ir, ka bērni tiešām vēlējās piedalīties nodarbībās un ar tādu lielu interesi jautāja man par manu pieredzi iepriekšējās nodarbībās, kā notika mani kursi un tiešām vēlējās iesaistīties un attīstīties. Motu mūsu ģimenē nozīmē būt drosmīgam. Mēs esam iemācījušies atbalstīt viens otru. Dažādās jaunās aktivitātēs esam abi palikuši drosmīgāki, arī uzstāties publikas priekšā. Man ir 2 klases, katrā gandrīz pa 30 cilvēkiem, un tas 3 gadu pieredze motā, tas man personīgi ļoti daudz ir devusi, un Nikita man ir devis pacietību. Manuprāt, es mammai esmu iemācījis uzklausīt, ka tas ir nepieciešams un uzņemties iniciatīvu un pamainīt situāciju, nekā skatīties uz to no ārpuses. Man tas nozīmē, ka motu programma turpina augt un attīstīties visdažādākos veidos, un, protams, tā iedvesmo mani, mammu un visas Latvijas iedzīvotājus. Drosme man nozīmē būt pašai. Kāds es esmu, tāds es esmu. Drosme ir atbalstīt, palīdzēt, uzklausīt gan tuvu cilvēku, gan cilvēku, kurš pie tevis ir atnācis. Drosme man nozīmē dzīvot, rūpēties, pateikt nē, ka tas ir nepieciešams un iet līdz galam pat, ja tevī neviens netic.